Pirms 3 gadiem pēc Jelgavas klīnikas renovācijas uz tās jumta tika uzstādīti pirmie 3 pagaidu bišu stropi. Sākumā gan bites tika vērotas un veikti pētījumi, lai pārliecinātos, ka tās jūtas labi. Šobrīd bišu saimju apmēri ir pieauguši līdz 5 patstāvīgiem stropiem, un pagājušajā gadā čaklās medus vācējs dravā ienesa jau teju 100 kg medus. Varam redzēt, kā viņas aktīvi mums lido aizmugurē un vāc medu. Šis pavasaris viņām nebija viegls, jo, kā jūs paši zinat, bija augsts. Pašlaik tā ir 3. diena, kad viņas visas aktīvi strādā un mums sāk jau nest medu un ceram, ka sezona būs laba un līdz rudenim jau mēs būsim atkal, kā lai pasaka, redzēsim, cik viņas mums ir sastrādājušas. Pirms gada urbānās bites tika novietotas arī uz Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas jumta. Te mājvietu raduši 3 bišu stropi. Šogad speciālisti papildināja bišu izzināšanas iespējas, uzstādot 2 kameras – bišu stropu ārpusē pie ieejas, kā arī stropu iekšpusē, kas pateicoties tiešsaistes video risinājumam, ļauj sekot līdz pašas bišu saimes ikdienai reāla laikā. Mēs gribējām kaut ko interesantāku, savādāku un nodrošināt arī mācību procesā. Mēs vērojam putnus, mēs vērojam daudz kaut ko, bet bites vērot mums vēl nav nācies. Tajā brīdī, kad mēs sviežam medu un aicinām uz apskates ekskursijām, kā izzinošām ekskursijām, tad bērni ļoti priecīgi un tagad arvien aktīvāk un aktīvāk cenšas uzrunāt mani, lai pastāstītu par bitēm, uzvestu ekskursijā, lai dalītos pieredzē. Par bišu saimēm Jelgavā rūpējas biškopis un pētnieks Nauris Bērziņš, kurš norāda, ka bites Jelgavā jūtas labi. Tā aktivitāte pilsētas bitēm ir biežāka un ilgstošāka. Medus atbilst visām kvalitātes prasībām, salīdzinot pat tādiem problemātiskiem lauku reģioniem. Mums pat pilsētā ir iespēja samazināt pat šo pesticīdu risku nokļūšanu biškopības produktos. Biškops norāda, ka analizējot iegūtos paraugus, medus ir novērtēts arī Eiropas mērogā, proti tas pēc savām sastāva īpašībām, salīdzinoši ar citām Eiropas pilsētām, ir tīrāks un kvalitatīvāks. Bites jūtās labi un viņas nes medu, un acīm redzot, to jau pierāda tas medus sanestējs, jo tie 100 kg jau ir liels darbs, ko mūsu 50 000 darbinieki, kas atrodas uz jumta, čakli strādā kopā ar mediķiem. Ikdienā iegūto medu Jelgavas klīnika dāvina saviem korporatīviem partneriem, kā arī tas kalpo kā veselības un imunitātes stiprinātājs mediķiem. Ilis Daukanta Sterģi, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija, speciāli RTV.